Jūs taču zināt, kas ir Nissan Leaf. Tas bija pirmais masu elektromobils, kas pārliecināja mūs par to, ka elektromobilitāte ir nākotne. Taču arī Leafam ir laiks mainīties. Šodien mēs brauksim ar jauno 3. paudzes Nissan Leaf, kas izskatās labāk, brauc tālāk, drusku vairāk arī maksā un kļūst par crossoveru. Jaunā Leaf salonā skaidri jūtama Nissan Ariya elektromobīļa ietekme. No slēpto pogu gan šeit nav, taču visa arhitektūra, sētpozīcija un tā tālāk ļoti atgādina to automašīnu. Un te ir arī lietas, par kurām Leaf lietotāji agrāk varēja tikai pasapņot. Nu, piemēram, panorāmas stikla jumts, kuram ir pakāpju veida aptumšošana. Nissan Leaf ir veicis arī citus dizaina lēcienus. Nu, piemēram, durvju rokturi aizmugurē, tie mums ir lūk šeit statnī. Priekšējie durvju rokturi ir izbīdām un iebīdām iekšā. Bet pats galvenais, ka uzlādes lūciņa no priekšpuses ir pārcēlusies uz labās puses spārnu un ar dievu šademo tagad arī Nissan Leaf lādējas ar CCS spraudu.